Sveicināti! Šodien mums priekšā patiešām neparasts stāsts par Rīgas baņķieri Bernārdu Kristiānu Klainu. Jā, cilvēks, kurš, varētu teikt, uzradās no nekurienes. Tieši tā, no Bāreņu nama audzēkņi par vienu no ietekmīgākajiem pilsētas baņķieriem, baudīja galmu labvēlīgu. Gan Prūsijas, gan Krievijas, un tad pēkšņi krahs un pazušana bez vēsts. Līdz pat šai dienai. Mūsu rīcībā ir raksts, kas mēģina šo visu atšķetināt. Mēģināsim arī mēs iedziļināties viņa neticamajā ceļā, no nabadzības līdz elitei un tad miglātītajā beigām. Tas tās tiešām liek aizdomāties. Par izcelsmi zinām ļoti maz. Dzimis ap 1761. gadu, uzaudzis Rīgas Bāreņu namā. Kas bija domāts trūcīgu birdžeru bērniem, ja? Jā, tieši tā. Un tas jau vien rada jautājums, kā viņš vēlāk tika tik augsta. Pēc nama pamešanas no apkādiem 15 gadiem viņa pēdas tā kā pazūd uz brīdi. Un kā? Kā viņam, bārenim, bez redzamiem sakariem, bez kapitāla, izdevās ielausties tā laika, diezgan noslēgtajā Rīgas tirgotāja elitei? Tas šķiet gandrīz neiespējami. Te acīm redzēt nostrādāja viņa komerciālā dzirksts un spēja atrast īstos cilvēkus. Viņš apvienojās ar Johanu Burhardu Cukerbekera. Ietekmīgi tirgotāja dēlu, pareizi. Jā, Cukerbekeram bija vārds, sākotnējie sakari. Klainam šķiet bija tā uzņēmība, idejas. Viņu kopīgā firma Cukerbekers un Klains tirgojās ļoti, ļoti plaši. Ar ko tieši? Principā ar visu ko. Sāls, siers, vīns, papīrs, pat dakstiņi. Tas liecina par milzīgu enerģiju un plašu vērienu, jau pašā sākumā. Bet tikai partnerības biznesā droši vien nebija viss. Cik liela nozīme bija, piemēram, viņa laulībām? Ārkārtīgi liela, milzīga. 1791. gadā viņš apprecēja Henrieti Friderika Krūzi, Ratskunga meitu. Ak tā, tas jau ir cits līmenis. Protams, tas nebija tikai personisks savienojums. Tas viņu, tā teikt, ieradināja ar pašām ietekmīgākajām Rīgas dzimtām – Feigasaki, Grote, Gūņe, Švarci. Visi zināmi vārdi. Jā, un tas pavēra ceļu uz Lielo ģildi, kas bija galvenā tirgotāja organizācija, uz Melngalvināmu, kas tolaik bija prestiža, neprecēto tirgotāja biedrība, un pat uz maģistrātu, pilsētas dome. Vai tur bija arī aprēķinus? To mēs varam tikai pieļaut, bet avoti liecina, ka laulība bijusi laimīga, viņiem bija 3 bērni. Tātad finansiālais un sociālais status nostiprināts. Kā viņš gāja tālāk? Jo tikai ar tirdzniecību vien droši vien nepietika. Nē, viņš darbojās ļoti gudri un daudzpusīgi. Pievērsās mecenātismam, piemēram. Atbalstīja māksliniekus, kā vēlāk slavenos brāļus Kīgalgenus. Tas, protams, cēla viņa prestižu. Inteliģents gājiens. Un tad nāca izšķirošs solis. Viņš pamanīja, ka daudzi tirgotāji ir parādos. Sāka aizdot naudu, un kad parādnieki nespēja atmaksāt, viņš vienkārši pārņēma viņu īpašumus. Tas parāda tādu finanšu asumu. Bet arī zinām skarbumu, vai ne? Tāda bija tā laika ekonomikas realitāte. Daudziem trūka naudas, un Klains prata šo situāciju izmantot. Drosmīgi, jā, bet arī ļoti riskanti. Un tā viņa īpašumā nonāca vesela rinda mūžu Zasenhofa, Karlsruhe, Rauna, Plēne. Tas droši vien bija svarīgi arī statusam, ja? Vakardienas bārenim sevi pierādīt. Precīzi. Ap 1801. gadu viņš faktiski pārtrauca tiešo preču tirdzniecību un pilnībā pievērsās banku operācijām. Nodibināja jaunu kompāniju. Un arī dzīvesveids mainījās. Jā, nopirka greznu namu Audēju ielā, uzcēla jaunu modernu kantoru ēku. Viņa reputācija bija tik laba, ka viņam pat uzticēja pārvaldīt citu turīgu cilvēku mantojumus. Un tad jau nāca tie kontakti pašās augstākajās aprindās. Tieši tā. Viņš uzņēma Rīgā izsūtīto Prūsijas ministru von Hardenbergu, un tas vēlāk viņu ieteica Krievijas caram Aleksandram I un carienei Elizabetei. Tas ir neticami. Kādi sakari? Un šādi sakari, protams, pavēra durvis milzīgiem finanšu darījumiem starp Prūsijas un Krievijas galmiem. Viņš kļuva par starpnieku. Bet pagaidiet, kā viņš spēja izmantot pat Napoleona karus savā labā? Tas izklausās gandrīz ciniski, ņemot vērā tā laika postu Eiropā. Viņš acīm redzot prata saskatīt iespēju tur, kur citi redzēja tikai krīzi. Kad Napoleons ieviesa kontinentālo blokādi, aizliedzot tirdzniecību ar Angliju? Jā, Eiropā radās milzīgs cukura deficīts. Un ko dara Klains?
Savā Raunas mūžā nekavējoties sākt cukura ražošanu no cukurniedriem, citā mūžā pat izveido papīra fabriku iepakojumam. Apbrīnojama uzņēmība. Kolonas celšanu Rīgā. Tātad viņš bija absolūtā virsotnē. Kas tad īsti nogāja greizi? Kas noveda pie tik strauja kritiena? Tur sakrita vairāki faktori. Pēc Napoleona kariem ap 1816. gadu strauji kritās cukura cenas. Tas sagrāva vienu no viņa biznesa pīlāriem. Loģiski. Blokāde beidzās, tirgus atvērās. Tieši tā. Mainījās arī tirzniecības noteikumi Rīgā. Izveidoja biržas komiteju, kas centralizē tirzniecību. Tas iespējams apgrūtināja Kleina brīvākos spekulatīvākos darījumus. Un tad nāca tā liktenīgā kļūda. Jā, milzīga, bet neveiksmīga labības spekulācija. Runā par aptuveni 14 miljonu rubļu zaudējumiem, kas tajā laikā bija astronomiska summa. 14 miljoni? Jā, un tad, pieskaitot tam vecos parādus Prūsijas un Krievijas galmiem, bankrots bija neizbēgams. Un tad? Tad sekoja tā mistiskā pazušana. Jā. 1819. gada aprīlī Bernhards Kristiāns Kļains vienkārši pazuda, bez pēdām. Nekādu zinu? Nekādu pavadienu. Nē. Izskanēja dažādas versijas, ka noslīcinājies upē, pašnāvība, citi teica aizbēdzis uz Hamburgu vai pat Ameriku. Bet viņa mirstīgās atliekas tā arī nekad netika atrasts. Visi viņa īpašumi tika izpārdoti, lai saktu parādus. Un kā reaģēja tie ietekmīgie kreditori, piemēram, cars? Zīmīgi, ka pat cars Aleksandrs I, kurš bija zaudējis 1 miljonu rubļu, savu kreditora daļu novēlēja Kļaina atraitnei, Henrietei. Tas kaut ko liecina. Bet pats pārsteidzošākais man šķiet tas, ka, neskatoties uz milzīgo bankrotu un šo pazušanu, Rīgā viņu neatcerējās kā krāpnieku, lai gan ārzemju prese mēģināja tādu tēlu veidot. Tā ir patiesi interesanta nianse. Šķiet, ka vietējā sabiedrība, Rīgas elite, saglabāja cieņu pret viņu iepriekšējo darbību, uzņēmību, mecenātismu, pret to nevainojamo reputāciju, kas viņam bija līdz pat pēdējiem brīžiem. Jā, tas viss liek aizdomāties, ko Kļainas stāsts, šis neticamais ceļš no nezināma bāreņa līdz virsotnēm un tad atpakaļ miglā tītajās beigās, ko tas mums šodien var pastāstīt? Es domāju, tas ir spilgts piemērs tam, cik mainīga pat trausla var būt veiksme, status, reputācija. It īpaši tādos strauji pārmaiņu laikos, kādi bija toreiz, un iespējams kādi ir arī tagad.